Labdien! Mani sauc Visvaldis un es esmu Kemperi 365 pārdošanas vadītājs. Šodien es jums gribēju pastāstīt par jaunumu Latvijā un arī pie mums partneru piedāvājumu. Ko tas nozīmē? Vai jūs esat domājis par dzīvošanu siltajā zemēs, kad Latvijā ir augsti, kad sniegs ir mīnusos grādi? Ja jā, tas noteikti būs interesanti jums, kā arī cilvēkiem, kuri meklē pasīvos ienākumus vai vēlas kļūt par kemperi īpašnieku, bet ir nepieciešama finansiāla palīdzība, lai to izdarītu. Tātad mēs jums piedāvājam iegādāties pie mums kemperi kādu no mūsu izplatītajiem modeļiem, piemēram, Adria, Laika, Haimer, Ahord un tā tālāk. Ja kāds no šiem kemperiem liekas jums saistoši, mēs palīdzam iegādāties un šo kemperi var atstāt pie mums nomas punktā tajā laikā, kad jūs paši viņu neplānojat izmantot. Šādā veidā mēs nodrošinām to, ka mūsu klienti saņem vienmēr jaunus kemperus un mums ir pietiekami daudz kemperi, lai varētu apmierināt lielo nomas pieprasījumu. Mēs uzņemamies par jūsu kemperu pilnu atbildību laikā, kad viņš ir pie mums un, ja kāda veida bojājumi, tie tiek novērsti nekavējoties un par jums par to nav jāsatraucies. Arī tehniskais atbalsts par to visu rūpējamies. Mēs tātad laika posmā, kad kemperis ir pie mums, līdz brīdim, kad jūs viņu paņemat atpakaļ, mēs par visu atbildam un jūs kemperi saņemat tieši tādā pašā kondīcijā, izņemot, protams, nobraukumu. Par šo mēs ar jums norēķinamies, dalot ienākumus 70-30, 70% jums, 30% mums par to, ka mēs veicam administrēšanas darbus, slēdzam līgumus, rūpējamies par jūsu kemperi un reklamējumus. Ja jums šis ir ieinteresējis, mēs labprāt ar jums satiktos klātienē, aprunātos par to, kāds kemperis ir jums nepieciešams, kāds atbilst jūsu ģimenes prasībām, un es no savas puses palīdzētu saprast, kurš kemperis būs labāks nomas biznesā, no kura būs lielāka peļņa. Ja mēs runājam par peļņu, noteikti uzreiz varu iemest āķi lūpā, kad neviens kemperis vienalga kādā izkārtumā vai cik cilvēks skaita nekad nenopelna mazāk kā 10 000 eiro gadā ar lielu potenciālu nākotnē pelnīt vairāk. Līdz ar to mēs redzam, ka šādā formātā kemperis 5 gadu laikā ir izmaksāts. Plus kemperim arī ir pietiekami augstā otrreizējā tirgus vērtība. Noteikti esat skatījušies, cik maksā 5-gadīgs vai 10-gadīgs kemperis un saprotat, ka tā starpības starp jaunu un lietotu nav tik liela, lai šis būtu ļoti interesanti iegādāties tieši vecus kemperus. Tāpēc mēs jūs piedāvājam iegādāties jaunu, varbūt 1 vai 2 gadus vecu, skatoties no jūsu rocības un jūsu vēlmēm. Kā jau minēju, ja jums šis ir interesanti, mēs labprāt ar jums satiksimies pie mums Beļģos, vai arī zvaniet pa norādīto telefonu numuru, vai rakstiet mums uz e-pastu. Ar prieku padalīšos ar savu prezentāciju, ar aprēķiniem, ar pieredzi, un noteikti, ka mums sanāks lieliska sadarbība un mēs būsim lieliski partneri. Paldies un uz tikšanos un sadzirdēšanos!